Sveicināti! Šajā reizē man ir smuks produktiņš no Habolite. Un, kā tas mums pierasts, tā ir forša jauka dāvana fotogrāfiem. Un, teikšu godīgi, tāda padārga dāvana, bet paskatīsimies, kas tad mums te ir iekšā šajā pasākumā. Produktiņš saucās Iris. Un tas nozīmē, ka mēs viņu varam tā kā regulēt un atvērt, bet pats par sevi produktiņš ļoti foršs un ļoti tāds, nu, nesmieklīgs, bet saprotiet, nu, tāds atslēgu piekariņš, jā, teiksim. Tātad gaismiņa, kas ir stilizēti kā fotoaparātiņš, kuru mēs varam, protams, ka ieslēgt, un viņš spīd, kā saka. Nu, tas ir pats par sevi ļoti forši, bet mēs varam regulēt tātad temperatūru kelvinos, jā, nu, protams, jā, 6500 līdz 2700, tātad mums ir siltāka gaismiņa, ko mēs varam kaut ko mazliet pafilmēt, un mums ir mazliet augstāka, ja tātad, nu, daylights, ko mēs varam standartā kompensēt. Ladējas ar Type-C, nekas neparasts, bet foršā lieta sākas tātad šī priekšā, jā, tātad kur mēs varam viņu noņemt nost, un te mums ir magnētiskais mounts, magnētiskā bajoneta, kas nav nekas jauns, jo drīzumā, patiesībā nevis drīzumā, bet šodien Samjangs paziņoja, ka izlaiž objektīvus ar magnētisko bajonetu, tā ka sekojiet līdzi jaunumiem tirgu. Šeit mums standartā ir vienkārši tāda prizma, ko mēs varam mazliet pafokusēt. Tātad redziet uz galda, ja šaurāks stars, platāks stars, nu, tas ir forši. Tad mēs šim priekšā varam pielikt, nevis šim priekšā, bet šī vietā, pielikt baltu izkliedētāju, kas jau paliek tā kā, nu, interesantāks, teiksim, ja jūs gribat kaut ko pafilmēt, kaut ko padarīt un vienkārši varbūt piegaismot. Pats par sevi tas noformējums ir interesants foršs. Statīva skrūves, jūs varat pieskrūvēt šādi viņu, tas ir feini. Un tālāk mums ir interesantākā lieta. Tātad liela prizma, kuru mēs liekam klāt bez kompleksiem, un apakšā mums ir blendīte, tātad te ir tas īris iekšā, tātad mēs viņu varam piegriezt ciet mazāk gaismiņas vai vairāk gaismiņas, nemainot gaismas jaudu, ja? Tātad gaismas jauda mums arī te ir uz 100. Un mēs varam uz tā galda, redzat, tad mainās tad gaišums tam visam. Bet šeit apakšā, nu nevis apakšā, bet šajā, pagriezīsim uz augšu, šeit ir tāda gropa, kurā mēs varam ielikt filtriņus. Ja? Un tas paliek tagad interesanti. Tātad filtriņi mums te ir ļoti tādi dažādi. Un te ir violets, zaļš, dzeltens. Ieliekam iekšā to filtriņu un teorētiski, nu ne teorētiski, bet arī pavisam praktiski mums tā gaisma mainās tātad 2 toņos vai 3. faktiski vēl pa vidu. Kā lai to foršāk parāda uz sienas, nevar redzēt, pārāk gaišs man te ir, bet uz galda tad redzat mazliet tonīt. Tas ir viens filtriņš. Tad mums ir sarkans un zils filtriņš, jau konkrētāk, jā, tātad pret krāsas. Un atkal, jo kā mēs šo filtriņu varam pagrozīt, un pagrozīt diafragmu, un pagrozīt pašu to virsu visu, tad mums mainās tā gaismiņa tāda, nu, krāsaina. Es teiktu interesanti, te ir kaut kāds ļoti interesants filtrs vienā tonī. Aha, tas mums ir tāds sarkanīgs violets tonītis, bet viss ar prizmu notiek, ja? Mēs varam pamainīt intensitāti, un mums vēl ir oranžīgs filtriņš tāds, ja, kas mums iedod attiecīgi zilo. Tad paņem oranžo no spektra nost, nelaiž cauri un iedod mums tādu zilgan zaļu akva tonīti. Ja. Nu, tātad tas mums ir komplektiņš. Mēs varam te eksperimentēt ar tām gaismām, ar tām krāsām. Droši vien, ka var likt iekšā arī paši savus stikliņus, jo tas nav nekas tāds nu, galīgi neparasti, ir izskatās stikls. Vismaz pēc skaņas, un kastītē apakšā, nolikšu, lai man te apgaismo, mums vēl ir, kas gan tur varētu būt, Type-C vadiņš lādēšanai, tātad nekādu vairāk pārsteigumu nav. Praktiskais pielietojums šādam produktiņam. Fun, ja jūs nezināt, ko dāvināt kādam fotogrāfam, tad šis ir ļoti jauks variants, ja, absolūti. Es neteiktu, ka bezjēdzīga lieta, bet lieta interesanta. Vēl es atradu vienu pielietojumu, ja mēs pieliekam tikai šo diafragmas moduli, to iris moduli klāt,
Tad mēs arī viņu varam tā kā redzēt to gaismiņu safokusēt mazliet, bet nu viņa ir tāda gauži garlaicīga. Pieliekam klāt vienu no šiem. Aha, šo mēs nevaram. Nē, vispār mēs viņu varam pielikt pie diafragmas modeļa. Nu labi, respektīvi viss kombinējās, visās iespējamās kombinācijās. Pieliekam šo un arī. Tagad mazliet tāds, nu, pārdomu brīdis, ja? Tas jauda viņam ir salīdzinoši maza. Attiecīgi tā diafragma te vēl regulē to diafragmas gaišumu, tas tā, nu, ļoti, ļoti precīzi, ka jūs kaut ko, teiksim, filmējat, fotografējat, un jūs varat to diafragmu mazliet piegriezt, ja jums ir slinkums grozīt to jaudas slēdzīti, un te jūs iegūstat mazliet savādāk to zīmējumu, mazliet, nu, stipri mazāk gaismas. Bet kopumā, nezinu, lampiņa varbūt pastaigām, noņemam visu nost, mēs varam meklēt naktī atslēgas un mašīnu un visu pārējo, un izskatās visai stilīgi. Patiesībā izskatās ļoti, ļoti forši pēc Hasselblada kamerām. Ja jums nepietiek naudas Hasselbladam, nopērciet Hobolight. Interesanti, gan arī tikpat interesanti kā Hasselblads. Tātad forša dāvana, smukā, stilīgā iepakojumā ar visai labu bateriju, un es domāju, ka jebkurš fotogrāfs, jebkurš video filmētājs savā ziņā jutīsies par šo ļoti priecīgs un kaut kādu pielietojumu šim pasākumam atradīs. Ja? Tad kastīte jau ir gatava, ielieciet kartiņu, un jūs esat pārsteiguši savu labāko draugu, fotografu, filmētāju, vienalga, kad visi vizuālie cilvēki par šo priecāsies. Nāk Ziemassvētki, noliekam dāvanu sarakstā. Nav tā kā tāda lieta, ko izmetīs ārā. Es domāju, vienmēr uz to lietu kaut kur paskatīsies un kaut kur izmantos, uzfilmēt kādu vlogu, kaut ko mazu pofotografēt. Man liekas ļoti forši. Nu, ja man šos uzdāvinātu vairākus, varbūt nē, bet ja man vienu uzdāvinātu, es domāju, es būtu diezgan priecīgs un diezgan katrā ziņā noliktu kaut kur redzamā vietā un atcerētos to cilvēku, kas man to uzdāvināja. Tā kā foršs, interesants tāds premium papīra kastītē, kas pārstrādāsies produktiņš no Hobolight, un ņemiet par labu, meklējiet Latvijas veikalos.